Labadieniņ, dāmas un kungi, jā, var sakot, būtu baigi neforši brukt virsū jaunajam valdības vadītājam, premjeram, par cik tā viņa krēsls vēl tā kārtīgi nav iesils, bet ir tomēr viena lieta, jā, kuru manas smadzenes, jā, nekādīgi nevar sagramot, jā, līdz ar to es prastu, ka, tautas palīdzība, varbūt, ka jūs man varat palīdzēt, jā. Tātad dienās apakaļ jaunais mūsu premjers Anģe, jā, bija izteicies viss Latvijas priekšā televīzijā, intervijā, par to, ka viņam nav nekādas saprašanas un skaidrības par to, ka kur tad paliek simtiem miljonu mūsu nodokļu maksātāju naudiņas, jā. Pēc man skatījuma, sitiet man nost, bet tas ir tas pats, kas ķirurgs, jā, operējot kaut kādu pedāli, jā, pasaka, ka, viņš tur nevar viņa aknas atrast, zin kā, es te skatos, jā, nevar atrast, jā, zin, meklēšanas darba turpinās apmēram, zin kā, bet, no sērijas, jā, kad es nezinu, pilots lido, viņš pasaka, tagad, ziniet, dāmas un kungi, es nezinu, kur mēs atrodamies, jā, tagad mēģinās atrast, jā, pēc kaut kādiem orientieriem, jā, varbūt, pēc kaut kādas, šitās, te, nezinu, Parīzes, šitā Eifeļa torņa, jā, vai pēc Empire State Building, jā, zin, vai pēc Chrysler Building, jā, vai pēc kaut kāda brīvības pieminekļa atradīs apmēram, kur ir lidlauks, jā. Kā tu kā valsts faktiskais stūrmans, jā, kā augstākā ranga amatpersona, jā, zem prezidenta, vari nezināt to lietu, kas ir tavs pienākums, jā, zināt, cik budžetā ir naudiņas, cik naudiņas tiek izpļeparēts, jā, kur naudiņi tiek izpļeparēti, jā, kādas ir mūsu valsts prioritātes uz doto brīdi, kuri naudiņi visvairāk vajadzīgi, vai medicīnā, vai izglītībā, vai ceļi jālabo steigi, jā, ir kaut kādas varbūt jomas, kur naudiņa var pagaidīt, jā, kuras nav tik steidzīgas, jā, tev kā valsts galvenai amatpersonai būtu par to jābūt lietas kursā, ne jau kaut kādam Eirojānim, kurš nāk man otrajā pusē katru vakaru pudeles vākt, jā, Alens manējās, jā, ar fingāli zem acī, jā, ne jau viņam jāzina tas ir, vai kaut kādam te sēts runcim, kurš te skraida apdirsies katru dienu, jā, garām, tas ir vienkārši, paradoxāli, jo, neuztveriet, dāmas un kungi, to, ka kaut kādu baigu uzbraucienu nav jau tā, ka Anģis nestrādā, jā, viņš kaut kādu kārtību ievērt, viņš ir sakarīgs bumbieris, jā, uz doto brīdi, bet tas ir tas pats, es nezinu, tu pamēģini aiziet uz kaut kādu strojku, jā, un ar rokām kabatā nostāvēt 30 dienas, jā, mēnesī, un pajautāt mēneša beigās, lai tev samaksā algu, jā. Tev strojkas, jā, celtniecības darbinieki sabāzīs savu smirdīgās zeķis pēc 17:00 mutē, jā, uzpisīs kaut kādu 30 kilogramīgo betonu maisu virsū, jā, un tu varēsi hujārīt no kaut kāda ķekavas objektu uz kuldīga kājelēm, jā, tev gails pakaļ nedziedās, jā, kā tu vari pieļaut, ka kaut kādās komisijās un sēdēs maksā cilvēkiem liels naudas par to, ka viņi atnāk un vienkārši atsēž tur, jā, reāli ir priekšlikums, ir darbs, ir kaut kāds darbinieks, kurš to darbu apņemās izdarīt, ir izdarīts, ir rezultāts, par to arī samaksa, bļaļ. Nav rezultāta, nav samaksas, elementāri, jā, ko tur ņemties, tu kā valsts galvenā amatpersona, tev par to būtu jāparūpējās, jā, ja tu nezini, kur tā nauda ir tie simtiem miljoni, jā, tad varbūt, es nezinu, jūs man, dāmas kungu, varētu paskaidrot, varbūt jūs zinat, kur tā nauda ir, jo es kā valsts pilsonis uz doto brīdi, es baigi lielā neizpratnē, jā. Tā kā, jā, varbūt ir kāds, kurš man varētu paskaidrot uz doto brīdi, es ir baigā izmisumā vispār, jā.